brīvībā esmu, joprojām nelietoju neko, ne alkoholu, ne narkotikas. Tā ir kamera, ja? Jā. Dienā mums klusā stunda ir pat šeit no 1 līdz 2. Un tad viņi slēdzās cietī. Tā no 9 vakarā, 9:20 mums katru dienu slēdzas cietī. Un līdz 7 no rīta mēs esam ieslēgti. Es jau šeit 13 mēnešus esmu. Pašā sākumā, kad es pīpēju, tad ir atļauts tikai pastaigas laukumā pīpēt. Jā. Lai neienes tabaku, tur pēc tam, kad viņš iegāja noliku šeit, un tas no mans, karš. Tāpēc arī pa 2 nedzīvo neviens. Gadu un 3 mēnešus. Tāpēc, kā tieksme? Ir, bet viņi var pārvarēt. Bet es tā nedomāju, ka gribās ielietot tur kaut ko. Es jau 2 gadus un 9 mēnešus nelietoju. Cigaretes arī nepīpēju 2 gadus. Jā. Un kā? Forši. Jau pieredze. Nav tā, ka es domāju par to pārāk. Man ir dažādas atbalsta grupas. Mēs esam sociālajā rehabilitācijas centrā Ratnieki, vietā, kur cilvēks var mainīt savu dzīvi. Jā, un pēc ieslodzījuma dažreiz ir grūti sākt no paša sākuma. Ja? Mums daudz kas notiek. Tas pieredzi, kā es tur 14 gadus esmu sēdējis cietumā, izrādās, ka es arī bez etalona vairs nevaru braukt. Ja es dzīvoju godīgi, tad es dzīvoju godīgi. Un tik daudz lietas jāmācās pa jaunam. Pirmajā dienā uzreiz atbraucu šeit, tad 23. decembrī, 23. gadā. Mūsu centra vadītājs, viņš staigā pa cietumiem. Tur cietumā arī piedāvā tādu sociālo rehabilitācijas programmu, ka ir. Ka tur ir vieta, kur varētu mainīt savu dzīvi un sākt visu no jauna. Un tur tev palīdzēs. Galvenais. Jebkurš no cietuma var šeit nonākt? Jā, jebkurš no cietuma var šeit nonākt, bet šeit svarīgi 3 principi. Pirmais ir nelietot, otrais būt visās nodarbībās, un trešais cienīt citus, jo mums ar to ir dažreiz liels problēmas citiem. Ir tīpaši cietuma tā bagāža, kādam tur nāk līdzi, un šeit mēs satiekamies, šobrīd mums ir 16 cilvēki. Šeit dažas darbā, tāds nav ne žogu, nekas, viss ir uz uzticību. Uzticība dodās avansā šeit, ja? Un to veikals blakus, to arī pamēģināt norauties, un tu ej projām no šeit uzreiz. Kuģi taisi, laivu. Laivu veseli kā vikingi, saprāt? Mums floki ir, viņš var uztaisīt. Viņš ar aizvērtām acīm uztaisīs tādu floti šeit, kad es izgāju ārā no cietuma, pirmais, kas man vajadzēja, man taču bija tās stundas, kuras vajadzēja atstrādāt, un sanāca viņas atstrādāt arī šeit. Viņas restaurēja šitās ragavas 3 mēnešu laikā, un tas trenēja manu pazemību. Un tas bija ļoti grūti, bet es tiku vēl. Lepojies? Kas? Jā, lepojos. Tas ir, jā. Mazs uzvaras. Ir tā vieta, jā, kur māca būt par uzvarētāju. Jā. Un tas ir šī centra koncepcijā, lai izaudzinātu mūsu šito centru izgājuši 27 gadu laikā, tur 900 cilvēki. Lielākā daļa viņi nav atgriezušies cietumā. Tās nodarbības ir jāapmeklē, un tāds otrais princips apmeklēt visas nodarbības. Jā, un tāpēc. Tu esi uztaisījis rozīti? Nē, es kaut kādas tur lapiņas šitās piekarumos taisīju. Tā kā jā, es neesmu lauzējis, jā. Audzēju, jā. Man tagad ir tāds pārējais periods. Es strādāju jau pa bišķiņam, jā. Es jau krāju uz dzīvokli, bet tās adaptācijas, es mēģinu adaptēties, jā. Celtniecībā, demontāžā, tur kaut ko. Kāds palīga darbs. Tevi šeit iekārtoja vai kā? Nē, šeit neviens neko neiekārto. Šeit nav, neviens nekontrolē ne tavu naudu, ne tavus ienākumus. Daži palīdz šeit, jo cilvēks iznāk nav ne pasas, ne kaut kā nekādas vietas deklarētās, nekas nav. Tev, jā, un šeit palīdz nokārtot dokumentus, parāda saistības. Izrādījās, ka man ļoti daudz parāda saistības un viss kaut kas. 4005 kaut ko. Ties izpildītājiem izrādījās, ka tur no sākuma vispār mīnusā nevar nevienā bankā atvērt, bet vajadzēja sākt ar viņiem runāt. Agrāk es nebūtu runājis ar viņiem, es gātu ietu lietot un viss, un gan jau kādreiz tas atrisināsies, jā, bet šobrīd tā pa bišķiņam gada laikā, man gads nepietika, šeit ir gads, ir programma, jā, es palūdzu pagarināt, lai tā.
Kāpēc vajag pagarināt? Nu, lai es varētu sakrāt uz dzīvokli un īstenībā kaut kā man pagaidām šeit patīk. Un šeit nav tālu no Rīgas un es redzu savu vietu šeit. Tā kā rekomendācija, kad tu atbrīvojies pirmajā dienā atbraukt uz šejieni. Un neaplietojuši, lai cilvēks nebūtu ielietojis ne alkoholu, ne narkotikas. Protams, cigaretes cilvēki pīpē, bet mums tāda speciāla vieta, bet alkohols un narkotikas kategoriski nē. Mēs paši esam pret. Mēs paši lūdzam tos cilvēkus, kas ciharjā gribētu kaut ko ielietot. Mums dažādi gadījumi. Aparāts var spēlēt? Kas? Aparāts, nē. Totalizators? Nē. Aparāti arī narkotikas, tāds pats narkotikas, kā vispārējais. Dopamīna narkotikas. Jā. Darbības notiek un šeit virtuve. Reko. Paši gatavot? Jā. Reko. Atceries? No tikai. Bomba. Šefpavārs viņš, jā. Kā zirņu zupu mēs jums pat varam jau. Jā. Reko. Paši gatavojam, karāči. Ideāli. Jā. Mums ir vesels menu, kā mēs darām. Karoči, mēs visu paši darām. Tu arī gatavoji? Nē, tāds... Tu vairāk dārzkops, jā? Nē, dārzkops. Un šitādas istabās dzīvojam. Šī mana istaba. Jā. Pa 2 cilvēki? Jā, pa 2 cilvēki. Šitādās kajītēs mēs dzīvojam. Un, jā. Viss priekš sevim ir, viss galvenais nelietot. Dažreiz dažiem tas ir grūti, gribās ciharjā kaut ko ielietot un tad mēs... Tev kaut kā nav kaut kāds spiediens no citiem cietumiem? Nē, vispār nav. Par ko? Par ko, ja es būtu kaut ko nepareizi pateicis? Nezinu, tur pa Olēns cietums saka, ka tur visi kreisie sēž. Un kā, šeit ir kreisie vai nav? Jā, ir. Kāpēc? Nezinu, tā visi saka. Šeit tas nejūtas. Šeit neviens nedzīvo pēc cietuma kaut kādām. Šeit jau var normāli cilvēki tā uztver, tāpēc arī ir šī tā vieta, kad ieejot šitā koridorā, tu aizmirsti visas tās cietuma būšanas. Neviens nav tāpat attieksmē, ka kāds būtu noniecināts un tā tālāk. Es par to nedomāju, es nedzīvoju. Ja es pie tā pieturētos pie kaut kā tāda, tad tas varētu mani kaut kā ietekmēt. Es vienkārši atteicies no tās dzīves, jo viņi nekur laba neved. Lai es nomirtu kaut kur centrālcietumā, es negribu. Es gribu dzīvot, es gribu nelietot. Un man ir draugi un pazīstami apkārt, kas nelieto un dzīvo tīrībā, un tas strādā. Es redzu, Kā šitien ir? Tev ir obligāti pa nakti jābūt šeit, vai tu vari nebūt? Tu vari iepriekš, ja tur paziņo iesniegumu, ka tu nebūsi tādos un tādos datumos, tu vari braukt projām, jā, un tur, cilvēki, vari pazvanīt dažreiz. Es bieži esmu brīvdienās projām, vispār šeit neesmu, jā, tur gan uz Igauniju esmu braucis, gan kaut kur, Tas nav tā, ka tu esi šeit piesiets šai vietai un ka tev obligāti jābūt. Un tas ir tavā jau uz tavas sirdsapziņas, vai tu šitā atvaļinājuma laikā ielieto, neviens tev nepārbaudīs. Bet var pārbaudīt jau, ka ja tu šeit būsi zem kaut kādām narkotikām vai promilēm, tu ir darbinieks, kas var tev pārbaudīt. Jā. Tev nav bijis tā, ka smadzenes ir mēģinājis, piemēram, tevi apmānīt, ka vienu reizi jau varētu tagad bišķi, čista, tik daudz, ilgi neieslēdz, tagad tu mācētu kontrolēt. Zini, man nav ilūzijas par to. Es zinu, ka vienu reizi pārāk daudz un 1000 nekad. Man ir Edijs, kurš man ļoti atbalsta. Viņš Čau Edija, jā. Vitoļiņš? Jā, paldies. Viņš man ļoti atbalsta šitā visā. Un viņš saprot, tad mēs viņu iepazināmies. Un viņš man kļūst ļoti svarīgs cilvēks. Mēs sazvanamies, viņš man atbalsta. Jā, un esmu iekļāvies visādās kaut kādās atbalsta grupās, un tas man atgādina vienmēr, ka es nevaru atļauties sev. Un es pat par to nedomāju, kamēr es esmu vēl šitā visā. Es visu laiku atceros, katru dienu es atceros, no kurienes es un cik ļoti tā maz tā
Es nedrīkst. Ne aparātis uzspēlēt. Es zinu, ka ja es aiziešu uzspēlēšu aparātu un iedzeršu malku alu, pēc stundas es jau braukšu uz mazā kalnu ielu pakaļ šorai vai kas, ko tur te durvi. Tur. Jā, es filmēšanas skatos, ka tev ir zobi. Jā, izauga. Tie bija piena zobi, viņi bija izkrituši, diemžēl, un tagad viņi izauga, jā. Jā. Nu, pastāst, kā ir dzīvot Skaidrā? Forši. Katru dienu kaut ko jaunu atver priekš sevi. Katru dienu kaut kas... Mēs nesen filmējām Funtu. Рedzēji? У меня такого нет определенно, что каждый выходной день что-то расписываешь, что-то делать. Ну, нету планов так. Встал, если что-то надо, там куда-то поехать, поехал. Если не надо, посидел дома. Билет покупаешь в общественном транспорте? Да. Уже Рига Сатекс, мы уже, наверное, 1 миллион должен, если не больше. Если еще они озвереют и в суд какой подадут, то я и так всю жизнь буду работать бесплатно. А если еще они, то 2 жизни бесплатно работать будут. Jā, skaties. Funts, viņš jau arī kaut kāds 5 gadus ir Skaidrā, bet kad viņš lietoja, viņš bija jautrs un viss, tagad viņam viss ir tumšs, depresīvs. Bet viņš neiet uz kādām atbalsta grupām. Es domāju, ka tur ir tā tieši atbilde. Tu pats atbildēsi savu jautājumu, ka protams, jāiemācās dzīvot. Citādāk tā ir noturēšana. Tu turies, tu gribi lietot, bet nelietot. Bet visu laiku tas laika jautājums, ka tu uzsprāksi. Ja? Kontaktējies ar cilvēku, kas ir laimīgi. Es peldos ziemā, ja? Man ir cilvēki, ar kuriem mēs sportojam kopā. Mēs ejam peldēties ziemā pa 5 minūtēm tur ūdenī, tur atmaroženiem maršiem ir dabra un tur viss kaut kā. Un mēs, hei, tur, nu, tev rodas jauns paziņu loks un tu kļūst laimīgāks. Bija moments pirmoreiz, kad es vēl nezināju, ko darīt, un man sākās panika. Es gaidīju 4. trolejbusu uz Juglu, man vajadzēja aizbraukt, un viņš kā kras pie Hesburgera tur bija, un viņš pienāca, un viņš iet ar apmazītām acīm, ja, un es domāju, ka tik viņš mani neatpazītu, jo mēs kopā kaut kādreiz lietojam, un viņš no manas sēdz tur, Maskavas ielā, ja? Un es aizskrēju līdz pulkstenim, pazvanīju kādam no atbalsta cilvēkam, vienkārši pastāstīju situāciju. Viņš saka, nu, tu vari aiziet uz nākošo pieturu, bet vienkārši svarīgi pazvanīt man bija. Un neiekļauties nekādos kontaktos. Nedrīkst. Ne tas, ka, jā, vispār nedrīkst. Ne jau tas, ka es gribēšu ielietot uzreiz. Man iekšējā pasaule bišķi. Viņš uzprasīs, ka iedod cigareti, es pastāstīšu, ka es nepīpēju. Viņš padomā, kāpēc tu nepīpēji? Un man arī galva uzreiz. Kāpēc nedrīkst? Man ļoti grūti vispār runāt ar cilvēkiem, ja viņš ir zem kaut kādām vielām. Es neredzu, viņš nav tīrs. Jā, man nav. Tu saproti, ka tu runā, kas to padās, kā, nezinu, ar suni runā. Jā, nu, karoči. Nav labs piemērs, bet nu, jā, nevis ar suni, bet cilvēks ir saindējies, un tas nav viņš pats. Viņā jau runā alkohols vai narkotikas, un viņš nesaprot, ko viņš runā, un viņš ir bīstams gan sev, gan manai iekšējai pasaulē. Dažādās valodās. Jā, un tāpēc arī es nelaižu savā iekšā pasaulē tos cilvēkus. Sporta zāli, viss kaut kas mums ir. Dārzkopība, katram ir sava klumba, par viņu jārūpējās. Ja, un tas pieradina cilvēku, jo cilvēkam man nav nekādas atbildības sajūtas. Visu mūžu bijušas, ja, viņš sēdēs cietumā tur, vai kā tur. Nu, tas māca būt atbildīgam. Ka manai dzīvē kaut kāda jēga, es nezinu, katru dienu priekš manīm tīrība ir savā veidā laime. Ka mani nekumarī, ka es varu pamosties un man nav slikti no alkoholiskām vai narkotikām. Ja kaut kas slikti ir, tu atnāc pasportu, pasiši šito te, karoči to izsit visu, un tad pēc 15 minūtēm tu jau jūties labāk. Tu esi, tak što visu var pārslēgt. Все. Jā. Вот tā. Karoči, atkal ne tā uzspiedīšu, pateiks, nepareizi darīju. Nepareizi vajadzēja tā.
Tu taču kā esi profesionālis, tā nedrīkst nedarīt. Tas ir stopers, jā? Jā. Ir sasodaks, jā. 20, 15, 20, pats 20. Šis. Все, olimpiskais sotaks. Давай, nekas. Katram te ir iedalīta savējā, un šī ir manējā, kad viņa jāuzkopja vasaras laikā, jāravē. Un tas bija ļoti grūti no paša sākuma. Es nevarēju saprast, kā man ravēt. Es māku citu kaut ko izdarīt no... Kas tas pa augu? Es nezinu. Es nezinu, tik smalki es nezinu. Galvenais, ka es zinu, ka lai tā nav nekādas nezāles. Jā, man ir savs redzējums, savi mērķi uz dzīvē. Man vajag pašam no sākuma nostāties kaut kādam, lai nevis būt atkarīgam no kāda cita cilvēka, ja, tur, kā viņš tur. Kā tev dzīve ir mainīsies pēc tā, ko mēs esam nofilmējuši? Nu, jā. Kā tas ietekmē? Nu, ietekmē mani bija pasaukuši uz Tallink, tur kaut kādi tur bija semināri, kaut kādi un tā tālāk. Vajadzēja cilvēku, kurš pastāstītu par šo, nu, par tām atkarībām. Un, man liekas, arī tāpēc arī mani pasaules ieraudzīja Edvards filmā. Tur bija pārstāvi no dažādu jauniešu centriem. Un es 2 stundu garumā stāstīju, atbildēju par jautājumu par saviem dzīvēm. Nu, protams, šī atbildības sajūta joprojām man nav. Man nebija tāda, ka es tās atbrīvošos, tipa, vienu dienu kaut kur es pazudīšu, tipa, apnuļuсь, ja, un pēc tam kaut kur es tā ir papildus atbildības sajūta, jo es jau, nu, esmu uzņēmies, jā, ka man nav iespējas lietot vai pat pīpēt cigaretes. Un, karoči, jā, un kā tagad būtu, ja jūs atbraukt, nu, es pīpēc. Nu, kaut kā, ko tu tur teici? Cietumā jūs visi mākat runāt skaisti. Paskatīsimies, kā iziet ārā, kā būs, kā pēc pirmās glāzītes, kā viss būs. Jā, es tur lasīju kādus komentārus. Bet kopš pēdējās reizes es redzu, ka tu esi mierīgāks palicis. Nu jā, mierīgi dobrā, jā, mierīgāks, protams, mierīgi. Kādi es atceros, ar kuriem es sēdēju kopā cietumā, un viņi iet pa ceļu, redz mani, vai viņi no tās pasaules apmuļ, viņi jau neatpazīst mani savējo, un viņi attiet projām, viņi ir aplietojuši, mēs dažādās valodās runājam. Nav tā, ka viņi neērti jūtās tavā klātbūtnē? Ir dažreiz, jo viņi arī grib nelietot, bet nezinu kā, un tāpēc cilvēki nelaimīgi, jo grib, un tāpēc cilvēki grib mēģināt nivelēt, jebkādīgi šito procesu pateikt, tas tāpēc, ka tā, tas jau tāpēc, ka tā, tāpēc, ka tā. Nu, обесценивать, nu, короче, teiksim tā. Šeit mums notiek nodarbības arī, nu, psiholoģiskās, terapeitiskās, tur dažādas, tur viskaut kādīgas, tur, jo tā laikam baigā psiholoģiskā problēma, kāpēc cilvēks lieto agresiju, dusmas un tā tālāk, visus, ko dusmu kontroli un stresu mazina. Kas? Kāpēc cilvēks lieto? Tāpēc, ka viņš ir slims ar atkarību. Tāpēc, ka viņš ir nelaimīgs, viņam ir bail, viņš nav iemācījis neko citu. Nu, katram ir savi laikam. Tu kāpēc lietoji? Tāpēc, ka es nezināju. Es iemācījos rajons, iedzimtība varbūt arī, daudz kas visu kopā. Mazā māja arī, bet viss šis ir ratnieki. Tur dzīvo cilvēki. Jā. Brīvība sākas šeit. Viss kārtīgi, viss. Šeit tā pa 4 dzīvo. Šī ir tā vienīgā vieta. Jūs varētu parunāt ar Ēriku. Ēriks varētu pastāstīt savu stāstu. Kā es nonācu šeit, principā es esmu arī pavadījis ieslodzījumā kaut kādus 15 gadus sanāk kopā.
arī sāku, teiksim tā, arī no Maskačkas, ja, izaugu mazā Kalniela, tur tas rajons, sporta manēža. Un ceļš bija diezgan grūts. Šī ir mana, bija, teiksim tā, es jau varu teikt, bija trešā rehabilitācija arī šeit. Es biju šeit 2001. gadā, man kaut kā nesanāca, ja. Un otro reizi es biju 18. gadā, tad es pabiju šeit 7 mēnešus, es aizbraucu uz Angliju, kā labās dzīves meklējumos. Un pēdējā reize, final, 21. es atnācu 30. jūlijā, 29. es vēl lietoju, un es sapratu, ka, ja es nemainīšu neko, tad manā dzīvē es tā arī noiešu pa burbuli. Jo iespējas bija daudzas, un tā arī es viņas neizmantoju. Ko lietoju? Narkotikas, alkoholu, principā visu. Man bija skaidrs mērķis, kad es vēlos ne tikai būt pats brīvs no atkarības, ja, bet arī varbūt ar savu pieredzi, ar savu redzējumu palīdzēt, ja, lai es varētu ar savu pieredzi parādīt, ka tomēr ir izeja, ja? Iet šo sociālo ceļu līdz sociālam darbiniekam. Es pabeidzu Pauls Stradiņa medicīnas koledžu. Tā ir pirmā līmeņa augstākā. Wow, tas priekš manīm bija tik kruta šī centra vadītāja palīgs, ja? Bet arī... Kas tev jādara? Principā ir dokumentācija, ja. Es tur vadu klientu lietas, principā saimnieciskās daļas jautājumi ir arī manā pārziņā, gan brīvā laika. Man ir, ja mūsu tā programma sastāv no tiem 6 blokiem, tad es katrā blokā esmu, ja. Gan sociālo, ja es tur, cilvēkam palīdzu, lai viņš veido šo sociālo saikni ar pašvaldībām, tikko atbrīvojas, ja, tur vai kā. Tad ir, psiholoģiskā, tas ir, Hells atnāk, ja, izrunāties, ja. Mēs varam izrunāt. Tad tur, principā, gan brīvo laiku organizējam, gan sportu, principā, daudzpusīgi. Nav vēl nelietot, jebkurā gadījumā. Kā bet nebūtu, kāda tavā dzīvē nebūtu situācija, ir iespēja nelietot, atradīs vienmēr cilvēkus, kas nelieto. Pats labākais ir lūgt palīdzību. Pat ja tev ir grūti palīdzēt, es saprotu, kā priekš manīm bija. Ja? Es no savas pieredzes varu pateikt, ka man pats grūtākais bija lūgt kādam palīdzību, kāpēc man kādam kaut kas jāprasa. Ja? Lūdziet palīdzību, ir izeja, un dzīve bez narkotikām un alkohola ir iespējama. Protams, vajag mēģināt, un viss būs labi. Galvenais ir tīrībā palikt, jo tur tādā pasaulē viss būs tāpatās, nekas nemainīsies. Es katru nedēļu dzirdu, ka kāds jau ir nomiris, un pats esmu bijis bērēs, kas cilvēki noraujās, jo tagad tās narkotikas jaunās, ja, neielietojiet, nezeriet, ja var, kaut kā tā, jā. Mīra i dobrā.